Labdien, mani sauc Ervīns, un es esmu projekta Paradeize vadītājs. Šodien ar jums vēlos aprunāties par tematu, kas mums būtu vajadzīgs un nepieciešams, lai mēs varētu pareizi pagatavot tēju un baudīt arī labi pagatavotu tēju. Tātad, ar ko mēs sāksim? Sāksim ar to, ka kas mums ir vajadzīgs, tas noteikti ir ūdens, un tā noteikti ir tēja. Man ļoti patikās viens teiciens, ko es dzirdēju, ko teica, ka arī vēl vajadzīgs ir trešais elements, un tas ir cilvēks, jo bez cilvēka neviens šo tēju nepagatavos. Nu, un kas šeit vēl būtu vajadzīgs? Tad ūdens un tēja mums ir. Šobrīd mums ir vajadzīgs, kur uzkarsēt ūdeni. Tātad, kā redzat priekšā šeit, ir arī kāniņi, kurā mēs varam karsēt, vārīt, vārīt ūdeni. Bet atgādināšu to, ka ūdeni mēs neuzvāram līdz pilnīgai viršanas temperatūrai. Tātad nevāram viņu līdz 100 grādiem. Tas būs temats, par ko mēs nākošajā filmiņā jums aprunāsimies. Kas būtu vēl vajadzīgs? Tātad, kā mēs jau minējam, tēja, ūdens, kāniņi, kurā mēs vāram, ir karsējam ūdeni. Priekšā mēs redzam arī termos, tas arī ir ļoti vajadzīgs instruments. Nu, un pāriesim bišķiņu uz šo pusīti. Vilksim mazliet tuvāk. Kas šeit? Kā redzat, šeit mums vēl ir arī tādas lietas kā pijāliņas, mazas 25 ml, varbūt arī 30 ml. Tas ir domāts tam, lai mēs varētu tiešām šo burvīgo dzērienu, kas ir pagatavots, lēnām izbaudīt visu, ko tēja mums spēj dot, visu aromātu, visu garšu un tā tālāk. Bet, lai mēs varētu viņu baudīt, mums no sākuma viņi ir jāpagatavo. Tātad, kas šim nolūkam mums ir vajadzīgs, kā redzat? Ir vēl 4 trauciņi, kas mums vēl bez pijāliņām. Tātad ir sietiņš. Tālākajā augšējā stūrī, kā redzat, ir ļoti glīti, skaisti gleznājumi gaivāni. Kas ir gaivāni? Tā ir krūzīte ar vāciņu, kurš nepiekļuvi 100% un skaisti apakšstācīti. Ļoti demokrātisks trauks, viņu var izmantot gan arī paši kā krūzīti, no kuras var arī dzert, ja nav pijāliņas. Tāpatās mēs arī viņu izmantojam, šī gadījumā mēs viņu izmantosim kā tējas uzlējamo trauciņu. Ja? Brūnā kāniņa, kā redzat, priekšpusītē ir, to mēs izmantojam kā pārējamo trauku. Un pa laborot, kad melna krūzes stāv, to šobrīd mēs izmantosim, kur izliet lieko ūdeni. Ja? Tas būs noteikti nepieciešams procesā, par ko es arī rādīšu nākošajā tematā, kā pagatavot tēju. Protams, kad nākošo filmu es vēlētos parādīt jums par to, kā pareizi uzvārīt ūdeni, kā pareizi pagatavot ūdeni, lai ūdens būtu saglabāt visas savas veselīgās un labās īpašības un lai mēs varam tiešām baudīt veselīgu tēju. Tātad pagaidām paldies par uzmanību un tiekamies nākošajā filmiņā.